Jā, vēlreiz konstruktīvisms. Ja? Konstruktīvisms kā pieeja, kas saka, ka valstu attiecības nosaka nevis kaut kāds objektīvi definēts drošības intereses, bet gan valstu attiecības nosaka veids, kā cilvēki redz tās starptautiskās attiecības un redz savas valsts vietu. Ja? Arī valstu šīs intereses nosaka, zinām, priekšstatu par starptautisko vidi un savu identitāti. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka valstīm mēdz būt atšķirīgas identitātes. Ir tādas valstis, kas redz sevi kā potenciālu vai bijušu lielvaru, kurām tad ir jāatjauno ietekme reģionā, ja, respektīvi impērija, ja, kur saka, ka mums tā teikt, mūsu vēsturiskā misija ir valdīt tur, un tāpēc, protams, ka šī valsts uzvedīsies attiecībā uz konkrēto reģionu diezgan agresīvi un pretenciozi. Citas valstis turpretī saka, nē, mēs redzam sevi krietni savādāk. Mēs redzam sevi nevis kā kaut kādus impērisku ambīciju upurus, bet gan mēs redzam sevi kā, zinām, starptautiskā miera garantu. Mēs redzam sevi kā, kā saka, godīgus starptautiskās vides pilsoņus, ja, kuriem ir tad, kā saka, jāievēro zinām noteikumi un jāiekļaujās šajos noteikumos. Ja. Klasisks piemērs ir, kā mēs to zinām, Vācijas kā valsts identitāte, kas pēdējo 100 gadu laikā ir radikāli mainījusies. Mēs zinām, ka Vācija, kas izveidojās kā impērija 19. gadsimta nogalē, līdz pat 45. gadam patiešām saprata sevi kā centrālās, respektīvi vidus Eiropas nepārprotam dominējošo spēlētāju. Ja? Lai neteiktu, ka visas Eiropas, ja? Bet, kā saka, dominējošais spēlētājs zināmā reģionā, slavenais Friedricha Naumana jēdziens Mitelo Eiropā, ja? Kas bija, kā saka, mēs tā teikt, visu Vācijai un vācu valodai. Starp citu ir tāds, varbūt, ka kāds jūs ir nejauši pastāstījis, ka ir viens Rīgā dzimis Nobela prēmijas laureāts, tāds Vilhelms Ostvalds, kurš atrodas, varbūt, ja kādreiz kāds ir, labi, es negribu teikt, ka taisīs vaļā pret viņu alus pudeles, bet darīs kaut ko tam līdzīgi pret to pieminekli, kas atrodas uz Krišāna Barona ielas iepretīm vecajai, tai Nacionālās bibliotēkas ēkai vai Parka hotela Rīdzene. Zināt tur to? Respektīvi, uz Barona ielas, tur ir Vilhelmam Ostvaldam piemineklis. Tad, lūk, Vilhelms Ostvalds, viņš bija Rīgā dzimis, viņš ir, kā saka, Nobela prēmijas laureāts ķīmijā, bet viņš arī bija savulaik, kā saka, viens no šīs teorijas piekritējiem un teica, ka, kā saka, par cik, ka Centrāla Eiropā visur, kur dzīvo vācieši, Vācija ir tāda dominējošā, tāda dabiski dominējoša vara šajā reģionā, un viņai tāpēc ir jāizplešās, vismaz no vidusjūras faktiski līdz, Baltijas jūrai, ja ne vēl tālāk. Ja? Savukārt, mūsdienu Vācija. Un, protams, ka šis priekšstats, ja, kā viņi sev redzēja, ļoti lielā mērā noteica to, kā uzvedās Vācija. Ja? Vācijas impērija, jo nevajag aizmirst to, ka arī līdz pat, kā saka, 45. gadam tā bija impērija, kas sevi tā arī definēja, ja? Tā teikt Deutsches Reich. Ja? Uzvedās vienā noteiktā veidā. Ja? Savukārt kopš 45. gada, kopš katastrofāls nacistu sagrāvis, ja? Vācija savā ziņā, kāda viņa ir izveidojusies mūsdienās, ir kaut kas pavisam cits. Vācija, kā jūs to zināt, ir ļoti lielā mērā pacifistiska valsts, kas nesūtīja atšķirībā no latviešiem savus zaldātus 2003. gadā uz Irāku, kas vienmēr iestājās par to, ka mums mūsu īpašās vēsturiskās pieredzes dēļ nevajadzētu jaukties citu valstu darīšanās. Mēs, kā saka, esam par mieru, mēs zinām, ka mēs esam, tā teikt, mūsu valsts ir savulaik bijusi vainīga milzīgā pasaules krimināla noziegumā, ja, respektīvi holokaustā. Un tieši tādēļ mēs, kā saka, redzam sevi kā kaut ko pavisam citu. Ja jūs runājat par objektīvām interesēm, tad skaidrs, ka drošības intereses mūsdienu Vācijai arī ir svarīgas, bet skaidrs, ka tā valsts redz sev pavisam savādāk, kā sevi redzēja.
Vācijas impērija, sākot no Bismarka, pēc tam Vilhelma II, pēc tam Friedricha Eberta, Stresemann un beigās Adolf Hitler. Ja? Laikā viņi redz sevi kā, kā saka, ļoti noteiktu, kā saka, miermīlīgi Eiropas integrācijas veicinātāji. Ja? Skaidrs, ka Vācija šobrīd ir nepārprotami galvenais Eiropas Savienības vilcējspēks. Ja? Ko tas nozīmē? Tas viss nozīmē tikai to, ka tas, kas nosaka valsts izturēšanos, ir nevis viņas kaut kādas objektīvās intereses, bet gan arī šī identitāte, ja? Proti tas, kā viņi sevi redz. Ja? Proti, un tad jūs varat padomāt par daudzām citām valstīm. Protams, ka viena no tādām visinteresantākajiem un ietekmīgākajiem stāstiem mūsdienās ir Amerikas Savienotās valstis, kur Amerikas Savienotās valstis jau patiesībā nekad nav slēpušas to, ka viņas redz sevi nevis kā vienkārši kaut kādu, vienu no valstīm Ziemeļamerikas kontinentā, bet kas redz sevi kā noteiktu principu, noteikti ideālu, aizstāvis. Ja? Šie ideāli tad primāri saistās, protams, ar cilvēktiesībām un demokrātiju, ja? Kurus tādi amerikāņi, kā mēs to redzam, arī cenšas aizstāvēt. Tas, ka tas ir brīžiem ļoti, sekmes ir visnotaļ neviennozīmīgas, bet sekmes varētu būt, kā saka, ļoti dažādas. Tiem es saprotu, ka, protams, ka Latvijā arī ir, kā saka, tāds sācis izplatīties mazliet tāds apdauzīts antisemītisms, kas lielākoties nāk no dažām Krievijas. Es vainojos antisemītisms, antiamerikānisms, tāds, kas nāk lielākoties no dažiem Krievijas federālajiem televīzijas kanāliem, tādiem kā RTR, NTV un RSI. Ko jau skatās ļoti daudz pie mums, bet skaidrs, ka amerikāņi tajā ziņā, protams, viņiem ir diezgan daudz, kas neizdevies. Un ļoti daudzās negatīvās konsekvencēs tuvajos austrumos patiešām viņu darbības ir tieši vainojams, bet nevajag aizmirst to, ka arī Latvijas Republika atguva savu neatkarību lielā mērā pateicoties amerikāņiem. Ja, ja nebūtu amerikāņi, tad mēs iespējams, ka būtu kaut kur ļoti citur nekā tur, kur mēs esam tagad. Es saprotu, ka kaut kāda daļa noteikti gribētu, lai mēs esam citur, kaut kādā tādā Moldovā, vai varbūt vēlams kaut kādā tur, nezinu. Tas anti-amerikānisms nav, valsts politikas, bet ir arī tās komunikācijas sociālajiem tīkliem, kad valsts ienīst amerikāņus, jo viņi tiešām brīžiem izskatās nenormāls stulbumu. Kad var redzēt. Jā, tas ir interesants. Es nezinu, cik lielā mērā viņi sevi ir. Tas redz kā kaut ko krietni atšķirīgu. Kā saka, viņi redz Ameriku kā īpašu valsti ar īpašu misiju pasaulē. Ja? Bet lielākā daļa, kas fano par Ameriku pasaulē, jau fano par ko? Par to, ka viņi vienkārši labi dzīvo, ka viņi ļoti ātri attīstās. Es atvainojos, iPhones un tam līdzīgas lietas nav izgudrotas nec Krievijā, nec Ķīnā. Protams, tur, kā saka, antiamerikānisms ir pašsaprotama mūsdienu tendence, un ar to sirkst, protams, kaut kādu vienkārši muļķi, kas ir saskatījušies kaut kādas pareizās televīzijas, bet ar to sirkst jau arī ļoti inteliģenti cilvēki. Un Eiropā, protams, galvenais antiamerikānisms tāds, kas starp citu arī ir bijusi impērija, ir, protams, ka Francija. Francūži ir nepārprotami tie, kas redz īstenībā Eiropu kā tādu pretspēku Amerikai, ja? Kur lielākā daļa, piemēram, baltieši, poļi, neredz Eiropu kā pretspēku Amerikai, mēs redzam kā partneri. Tajā ziņā, bet tas, ka protams, kā saka, to, kas, tas ir pašsaprotami, ko jūs tā pašsaprotam cilvēku īpašība, kad, kā saka, kad es pats sāku apzināties to, ka es esmu nabadzīgs, mazizglītots un dumšs.
vai ne? Tad man, protams, ka gribās tajā vainot to, kas ir bagāti, izglītoti un gudri, vai ne? Amerikāņi? Jā, viņi ir, tur es domāju, ka gan jau jūs aizbrauksiet paši un tie, kas nav bijuši Amerikā un redzēsiet, jā, tur ir milzīgas sociālās atšķirības, to nevar noliegt. Jā, tas ir pavisam skaidrs, tur ir, tas Gini koeficients, kas ir Latvijā, man liekas, kaut kā 36, amerikāņiem pāri pa 40. Bet, tas ir arī politisks jautājums, jo Amerikas valsts ir krietni atšķirīga no Eiropas valstīm tajā ziņā, ka viņi vispār neuzskata sociālo politiku par kaut kādu ļoti svarīgu lietu, ar ko valstī vajadzētu nodarboties. Bet tur ir taisnība, tu tur vari sastapt brīžiem tādu mēmu nabadzību, tiešām, jā. Un tad tur var vaicāt, kas pie tā ir vainīgs un tā tālāk. Tur ir degradēti rajoni un degradētas pilsētas. Bet tu vari arī sastapt tur ļoti milzīgu bagātību. Tas ir arī tas priekšstats par to, ka viņi ir stulbi. Viņi, protams, ir stulbi kaut kāda daļa, tāpat kā jebkuras valsts lielais iedzīvotāju vairums neizceļās ar kaut kādiem tur, milzīgi augstu IQ. Ja? Bet tas viņu stulbums ir izkrītošs tieši tādēļ, ka viņi ir bagāti, vai ne? Un viņi braukā pa visu pasauli un to savu stulbumu var parādīt, savukārt pārējie jau to nevar, vai ne? Bet tas, ka viņi ir stulbi, tas ar to gan nevajadzētu nekādā ziņā aizrauties, jo tas bija tā kā jūs tur, tā kā slavenais stāsts, ko man teica kaut kāds viens mans profesors Islandē, kurš teica, ka, jūs jau, protams, varat ļaustīties par to, ka, tur nav kultūras, tur viss tur tikai McDonald's un tur kas tur, vai ne? Bet neaizmirstot to, ka 2/3 no pasaules modernās mākslas kolekcijām. Tas ir Van Goghs, Picasso, atrodas Amerikas Savienotajās valstīs. Tas, ka, tā viedokļa, ar to stulbumu, ar to kultūras trūkumu, tur, un, piekam, kā mēs to zinām, visi Nobel prēmijas laureāti, man liekas, kaut kādā vairāk 10 gadu garumā, tajās, hard sciences, respektīvi, tur, fizikā, un šitajās lietās nāk no Amerikas. Tā ir ļoti specifiska vieta. Es nedomāju, ka Amerika ir vērts, idealizēt, tur ir pietiekoši daudz trūkumu un tā tālāk. Bet arī tas tas drausmīgais amerikāņu noraidījums, kāds pēdējā laikā kļūst populārs, ir arī pilnīgi garām. Jo viņi ir, teiksim tā, tajā ziņā Amerika ir ļoti līdzīga Krievijai, es teiktu. Tāpēc, ka Krievija arī, es saku, piemēram, ja es runāju par, kāds ir tas vidējais priekšstats, kāds tiek veidots par Krieviju, piemēram, CNN un kaut kādos šitajos te vai tur MSNBC, ierastīju, ka tur visi vien vaķņiki, visi vien idioti, visi bīdla, kas ir pilnīgi garām, jo Krievija ir īstenībā fantastiski kulturāli bagāta un interesanta valsts, vai ne? Bet, vienlaikus, protams, ka tur ir arī pietiekami daudz visādi traku lietu. Amerika tajā ziņā arī ir interesanti, ka tur, es teiktu, ka tās atšķirības, respektīvi, ka tur var dabūt, ļoti lielas atšķirības vienkārši redzēt, un tas tajā ziņā tas ir jebkurai lielai kultūrai raksturīgi. Ne? Labi, bet atgriežamies pie konstruktīvisma. Respektīvi, ka amerikāņi vēlreiz starptautiskajā politikā, amerikāņi, protams, ir likušies daudziem agresīvi, un viņu veiksmes ir bijušas ļoti apšaubāmas. Ja? Pirmkārt, runājot, protams, par to pašu Irāku, bet arī par Dienvidslāviju un citām vietām, kur varētu par to strīdēties. Bet amerikāņi vienmēr tiešām sevi redzējuši kā tādu zināmu, principu, kā city on the hill, vai ne, respektīvi, pilsēta kalna galā, vai ne, kurā tad visas tās labās lietas notiek. Un tā nevajag aizmirst to, ka Amerika kā valsts ir radusies revolūcijas rezultātā. Ja? Viņai ir zinām misija. Tās valstis, kas rodās revolūcija rezultātā, vienmēr nāk ar tādu zinām, Irānu, piemēram. PSRS, ja vēlaties, ja? Tās Francija. Ja? Restīvi valstis, kas rodās revolūcija rezultātā, ļoti bieži ir apveltīts ar zināmu misiju. Un šī misija, nepārprotam, pieder pie šīs identitātes. Ja? Un tieši šīs identitātes ļoti bieži nosaka tieši šo, kā mēs sakām, valstu darbību starptautiskajā politikā. Respektīvi, ka tas nav tikai jautājums par to, kādas, kurai valstī ir drošības intereses, ja?
bet tas ir arī ļoti lielā mērā saistīts ar to, kā konkrētā valsts sevi redz. Ja, kas mēs esam? Nu, mēs zinām par Latvijas identitāti, mēs tur varētu parunāt pietiekoši daudz runājot par to, ka Latvijas valsts ir, protams, atjaunot tikusi neatkarību 91. gadā, nepārprotam kā tāds tipisks, ļoti izteikts padomju režīmu noliegums, vai ne tāds kategorisks padomju režīmu noliegums. Tieši tāpēc mums arī jebkuras starptautiskās politikas izpausmes, kas kaut kā mēģina, rehabilitēt padomju režīmu, vienmēr liekas nepieņemams. Un tas, protams, ir arī saistīts ar to mūsu, orientāciju uz rietumiem, orientāciju īpaši jau uz to pašu Ameriku un tā tālāk. Ja? Vēlreiz, tas ir stāsts par to, un tie, kas nodarbojās ar šāda veida Tie, kas nodarbojās ar šāda veida starptautiskajām attiecībām, viņi ļoti bieži, ko viņi dara? Viņi lasa runas, viņi lasa visādas ārpolitikas doktrīnas, viņi lasa visādas intervijas, ja, kur konkrētās valsts ārpolitisko lēmumu pieņēmēji tad stāsta par to, kas mēs tādi esam, kāpēc mēs esam tieši tādi un kāda tad ir mūsu vieta pasaulē. Ja? Un tad viņi mēģina no šādām runām un tekstiem kaut kā uzkonstruēt to, kas, ko, kāpēc, kas tā ir par valsti, ja? Kā mēs sevi redzam. Tas ir tas konstruktīvisms, ja? Konstruktīvistiskā pieeja starptautiskajām attiecībām. Trešā pieeja ir tā liberālisms tādā plašā nozīmē, kas saka, valsts rīcība starptautiskajā politika nosaka to pašu izvēlētā, zinām, veida politiskā filozofija, ja, respektīvi, kas ir tie mērķi, kurus valstis sev izvirza. Tas ir jautājums par to, ko katra valsts vēlās sasniegt. Šajā ziņā liberālisms nozīmē to, ka valstīm ir iespējas katrai pašai, nospraust mērķus starptautiskajā politikā. Ja? Un šie mērķi var būt ļoti dažādi. Mēs jau te par Amerikas mērķiem runājām, bet tie tur var būt, demokrātijas ideāli vai arī tāds agresīvs nacionālisms. Valstu intereses šajā ziņā definē valstis pašas, bet, un tas ir būtiski liberālismu pieejai, ir tas, ka valstu uzvedību nosaka ne tikai politika, bet valstu uzvedību ļoti lielā mērā nosaka tie pārējie procesi, par kuriem mēs jau te runājām. Ja? Proti, tas ir stāsts par ekonomiku, ja? Kultūru un citām lietām. Citiem vārdiem sakot, valstis izvēlas mērķus, kurus tās realizē starptautiskajā politikā, un valstis šos mērķus izvēloties, tad arī, pēc tam šiem mērķiem seko, un šo valstu rīcību ir iespējams izprast tikai un vienīgi caur šiem pašu definētajiem mērķiem. Ja? Labi, mums laikam ar to beidzās laiks, kur ir mana pieraksta lapa.